Basketbols ir skaists sporta veids, un to vēl pievilcīgāku dara tā karsē meitenes. Mums, un šoreiz jau pavisam noteikti arī jums, gribējās zināt, kad parādījās karsējas un kādas ir viņu funkcijas. Basketbols ir ne tikai spriedze, rezultāti un sportiskie sasniegumi, bet arī izklaide. Jebkuru basketbola spēli ir kā aicinājums skatītājiem patīkam pavadīt laiku. Par to rūpējas ne tikai spēlētāji, kas rāda augsta līmeņa basketbolu, bet arī komandai piederošās karsēja meitenes. Karsēja meitene noteikti ir meitene, kas uzkurina publiku un savā ziņā varētu teikt arī izklaidē publiku. Un noteikti arī palīdz spēlētājiem labāk spēlēt. Dejojošo meiteņu bums ir aizsācies ASV, kur meitenes atbalstīja un uzmudrināja savus sportistus jau pirms daudziem gadiem. Un laikam ejot, dejotājas ir kļuvušas mazāk ģērbtas un daudz aktīvākas. Mūsdienās tiek uzskatīts, ka pasaulē labākās karsēja meitenes ir tur, kur domājams mīt arī augstākā līmeņa basketbols. Kā slavenākās jāpiemina Lakers komandas dejotājas, taču arī citu komandu dāmas no Losandželosas Freilenēm daudz neatpaliek. Latvijā karsēja meitenes manītas jau pirms vairākiem 10 gadiem. Fakti liecina, ka vienas no pirmajām un atraktīvākajām atbalstītājām bijušas Ventspils komandas līdzjūtējas. Vēlāk skatītāju mīlestību iekarojušas ASK meitenes, taču šobrīd karsēja meitenes mūs priecē 6 LBL klubos. Mēs esam visos pasākumos un tā mēs aktīvi atbalstam arī nespēļu laikos Vefiņu. Jē, go Vef! Shake that money on the dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. She'll keep running, saying what you gon' do to me. But I ain't seen nothing, I'm telling you to loosen up my buttons, baby. Yeah, we like a bomb, baby, come on, get it on. Living like a lover with a red iPhone. Looking like a tramp, like a video bam. Demolition woman, can I feel? Say what? Rock, let's go! Pirmkārt, tā, ka tu esi karsēja meitene, katrā spēlē tu izliec tādu enerģiju, jo tev ir ar visu sirdi un dvēseli jāfano, protams, par savu komandu. Otrais, tu esi savējais, tev ir komanda, tev ir vesela otra ģimene. Bet kāda tad ir karsēja meiteņu gatavošanās saviem lielajiem uznācieniem? Mūzika noteikti tiek atlasīta, nevis tā, ka nav mums tāds konkrēts laiks, tagad atlasām mūziku. Tu klausies, iekrīt ausī, ir īstais. Dejas, tas tiek atstāts mūsu treneru ziņā, viņi par to rūpējās. Un aizkulis, jā, mums iet jautri, mēs esam, protams, mēs katrs esam kā personību. Cerēsim, ka meitenes ne tikai priecēs skatītājus, bet liks sasparoties arī mūsu basketbolistiem un palīdzēs sasniegt augstākās basketbola virsotnes. Basketbola apskats, tik labi! Tāds lūk stāsts par meitenēm. Ja arī tu gribi dzirdēt kādu īpašu stāstu, sūti savu jautājumu uz basketapskats@gmail.com.